Katrā ziņā es nolēmu vispirms paskatīties, un šinī vakarā neuzsākt neko nopietnu. Ja šinī vakarā kaut kas notiktu, tad tas notiktu neviļus un neapzināti. Ar tādu sajūtu es sāku. Bez tam vajadzēja iepazīties ar spēli. Kaut gan es biju aizrautīgi izlasījis tūkstošiem ruletes aprakstu, tomēr no spēles uzbūves pilnīgi neko nesapratu līdz tam laikam, kamēr pats nebiju redzējis. Paldies, Kārlis, par šo ieskatu. Tikai 3 vārdos. Tas ir romāns par cilvēcību, līdzcietību un patiesību. Labdien! Mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs apskatīsim Fjodora Dostojevska leģendāro darbu Spēlmanis. Grāmatu, kas liek mums uzdot patiesi, es teiktu, neērtus jautājumus. Cik tālu mēs esam gatavi iet, lai iegūtu to, ko vēlamies? Vai kaislība var būt gan mūsu lielākais dzinējspēks, gan mūsu dziļākā bedre? Es domāju, ka šī grāmata jums liks diezgan pamatīgi padomāt. Par visu. Fjodors Dostojevskis, kā lai to pasaka, vārdu sakot viens no tiem krievu gigantiem, kurš nebaidījās ielūkoties cilvēka dvēseles tumšākajos un, es teiktu, arī gaišākajos kaktiņos. Viņš dzimis Maskavā 1821. gadā, un viņa dzīve nebija nekāda viegla, ticiet man. Politiska ieslodzīšana, izsūtījums, tas viss, protams, ietekmēja viņa rakstniecību un padēja viņu par tādu kā cilvēces ciešanu hronistu. Viņš aizgāja mūžībā 1881. gadā, bet atstāja mums tādas pērles kā Noziegums un sods, Idiots un, protams, šo Spēlmanis. Par pašu grāmatu runājot, Spēlmanis ir romāns, kas pirmo reizi latviski pieejams Dostojevska kopoto rakstu sējumos. Un šīs darbs, tā nav nekāda vieglā lasāmviela, bet tā ir katras minūtes vērta. Stāsts ir par Alekseju Ivanoviču, jaunu privātskolotāju, kurš kopā ar ģenerāļa ģimeni ceļo pa Eiropu. Un, protams, kā jau tas bieži notiek, viņš iemīlas. Šoreiz ģenerāļa pameitā Polīnā. Bet, protams, viss nav tik vienkārši, jo viņa ir iemīlējusies kādā francūzī marķīzā. Un tad, sākas īstā drāma. Visa ģenerāļa ģimene ar nepacietību gaida bagātās vecmāmiņas nāvi, lai tiktu pie liela mantojuma. Bet ko dara vecmāmiņa? Viņa ierodas izdomātajā Ruletenburgas pilsētā un, protams, nospēlē lielu daļu savas bagātības ruletē. Jā, jūs dzirdējāt pareizi. Un tad Aleksejs, cerībā glābt situāciju un, protams, cerībā uz Polīnas mīlestību, pats ķeras pie ruletes galda. Un šeit sākas viņa atkarības spirāle. Grāmatas galvenā ideja ir, cik postoša var būt azartspēle un kaislība kopumā. Dostojevskis rāda, kā spēle var pārņemt visu cilvēka būtību, kā tā izmaina viņa morāli, attiecības un galu galā sabojā dzīvi. Mēs redzam Alekseja trieku laimesta brīžos un izmisumu zaudējumos, kā viņš cenšas apstāties, bet nespēj. Tas ir tik reāli un sāpīgi attēlots. Ko gan šī grāmata mums māca? Es teiktu, ka Spēlmanis mums parāda, cik bīstamas var būt nekontrolētas kaislības. Tā nav tikai par azartspēlēm, nē, tā ir par jebkuru atkarību, kas pārņem cilvēku un neļauj viņam domāt skaidri. Vai nav tā, ka mūsdienās mēs visi esam zināmā mērā spēlmaņi, tiecamies pēc tūlītējās apmierinātības, riskējam ar savu nākotni, lai gūtu īslaicīgu baudu? Un vai mēs paši neesam pazaudējušies tajā skrējienā pēc materiālajām vērtībām un statusa, aizmistot par patiesām cilvēciskām vērtībām? Šis romāns ir domāts tiem, kuri, es teiktu, nebaidās no izaicinājumiem. Tiem, kam patīk dziļas, filozofiskas pārdomas, kam interesē cilvēka psiholoģija un atkarību dinamika. Ja jūs meklējat grāmatu, kas liks jums smieties, raudāt un galvenais domāt, tad Spēlmanis ir īstā izvēle.
Neļaujiet nosaukumam jūs apmānīt. Šī grāmata nav par vājumu, tā ir par spēku, ko dod patiesa labestība, un es domāju arī par to, cik grūti ir būt labam. Nu ko? Es ceru, ka jūs aizdomāsieties un ķersieties pie šī šedevra. Paldies, ka biji kopā ar mani. Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā. Abonē šo audio kanālu, lai neplaist garām nākamos grāmatu apskatus. Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.